Laukā brīnišķīga ziema. Manuprāt, tik daudz snidzes nav pēdējos 10 gadus. Dažiem tāda snikšana un neizbraucamie šaurie ceļi, lielās kupenes un pats sniegs var sagādāt galvas sāpes. Citiem tie ir lieli prieki. Visas benzīngalvas, kuras priecājas par ziemu, var salīdzināt ar maziem bērniem, kuri tikuši pie ilgi kārotās saldās konfektes. Lai nebūtu sānslīdēs jābrauc pa ielām un jābiedē vecās tantes, kas īsti nav arī atļauts, jūs varat doties uz trasi. Tagad daudzi teiks, nav laika braukt uz trasi, pārsvarā visas atrodas ārpus pilsētas. Tad nu tā, saspicējiet ausis. Latvijas galvaspilsētā Rīgā pašā pilsētas centrā ir atvērta ziemas autotrase. Tiem, kas pēc mūsu fona bildes nevar saprast, kur tā trasa atrodas, pastāsti, kā līdz viņai var nokļūt. Mēs atrodamies pašā galvaspilsētas Rīgas centrā, Zaķu salā. Atbraukt pie mums pavisam vienkārši, jābrauc pāri salu tiltam un jānogriežās lejā uz Zaķu salu un jābrauc televīzijas torņa virzienā, un tad jau garām pabraukt būs neiespējami. Doma par konkrēto trasi bija zemes īpašniekiem, bet es arī pats pirms pāris gadiem jau mēģināju uzbūvēt vienu ziemas trasi. Toreiz tas bija citā vietā un īsti nerealizējās, bet tagad sanākot kopā pareiziem cilvēkiem, tapa šī ideja un viņa ir arī veiksmīgi realizēta. Vai te ir plānots kādas autosporta sacensības? Jā, mēs šeit rīkosim Zaķu salas ziemas kausas autosprintā. Notiks viņš šeit, Zaķu salā, vienā konkrētajā trasē, un startēsim mēs janvārī. Būs zema dalības maksa un lieliski iespēja atpūsties un sacensties, tā kā ik viens laipni aicināts jau gatavoties. Redz kā, 1 kilometru garajā ziemas trasē būs arī autosporta sacensības. Cik atceros, tad parasti trašu īpašnieki sūdzas. Trasi uzturēt ir grūts, ļoti grūts un dārgs process. Viegli tiešām nav. Trasi uzturēt ir, tā teikt, aptuveni tā kā zīdaini aprūpēt, jo viņai nepieciešama aprūpēšana visu laiku, un katru vakaru mēs šeit ļoti rūpīgi strādājam, arī pa dienu skatāmies, kas notiek, un šobrīd strādājam pie tā, lai iegādātos pašu savu uzkopšanas tehniku, jo īrēt, protams, ir ļoti dārgi. Tā kā, uzturēšana ir dārga. Cik maksā tā braukšana? Braukšana ar savu auto maksā 4 lati par pusstundu un 6 lati par stundu. Tāpatās arī ir iespēja noīrēt trasi uz visu dienu, vai, teiksim, atbraukt kompānijai paņemt uz stundu. Un pavisam drīz mēs uzstādīsim arī laika ņemšanas iekārtas, un ik viens, kurš atbrauks arī ar savu auto, ieliksim viņam raidītāju mašīnā, viņš varēs uzņemt savus laikus, samērīties ar draugiem un būs jautri. Dzirdējāt, būs arī laika mērīšanas iekārta. Tie, kuri nepiedalīsies sacensībās, varēs paši savā draugu bariņā mērīties ar, kurš ātrāk nobraucis apli. Mēs esam šeit, precīzāk, Zaķu salas jaunajā trasē. Ja jauna trase, tad jāizmēģina. Kāda tad viņa ir? Palīgā mums nāks rallists Ivars Vasaraudzis. Ejam! Čau! Čau! Ejam izmēģināt jauno trasi? Aizies apstīsies, kas mums te ir tajā Zaķu salā. Bet labāk brauksim, nevis iesim. Ar mašīnu būs interesanti. Jā, es ar Mēs neesam blītkotāji, zin kā pastaigāt pulku. Tieši tā, labi sēst, tev sēsties blakus. Jā, droši. Ivar, kā tev šī jaunā Zaķu salas trase? Jāsaka, ka nav nekāda vaina. Varēja būt, protams, ka gribējās mazliet līdzenāk viņu, bet es domāju, ka ziema, kā saka, kādu mirklī tikai sākusies, ir trasīt nesen uztaisīt, tā kā es domāju, sabrauksies īstais sniedziņš tajā uz galīglām. Bet konfigurācija ir ko darīt, kā saka. Piekusiem? Nē, es jau varētu pusdienu, man liekas, šitā vizināties, ir ceļš ar tevi. Vai paldies par komplimentu. Klau, kurš tev virziens labāk patika? Tas pareizais vai tas pretējais? Tas laikam pareizais, kā viņi ir izdomāta.
laikam, jo viņi vismaz tā ir iebraukti patreiz. Protams, kad abi ir braucami un abi ir interesanti un galēji asie līkumi ir, ja kā saka, pareizā virzienā braucot, ieiet tad lēzenāk un gals ir āķīts, ja, tad otrā virzienā atkal ir sākums ir āķīts un pēc tam lēzenāk iziet. Bet, abi divi prasa kaut kādas iemaņas, lai varētu paši izbraukt. Tu pats tagad bieži te būsi? Katrā ziņā es domāju, ka es kaut kādā mirklī noteikti atbraukšu un pabraukāšos, jo, izvingroties var un tepat ir Rīgas, tas ir baigi forši. Uz abām pusēm Daugavai, kā saka, kur gribi, tur 5 minūtes un es klāt. Tad tu iesaki arī citiem, ka jābrauc šeieni, jātrenējās, jābraukā? Katrā ziņā šitā ir viena no vietām, kur var atbraukt un pamēģināt, kā saka, vairāk paslīdēt nekā pa ielu un saprast, apmēram, ko darīt situācijā, kad slīd. Kur var ieslīdēt un kā izrīkoties ar automobīlu, kad viņš brauc ne tur, kur gribās. Kupens šeit ir, tagad viņas bišķīt ietāks palikuši nekā bija, bet tas ir tāpat labāk nekā, kā saka, uz ielas kaut kur atdurties. Ja šī brīža rallija augstākās klases braucējs Ivars Vasaraudzis ar trasi ir apmierināts, tā tad viss kārtībā. Atceraties, Daugavai pa vidu pie televīzijas torņa trase, kuru varat apmeklēt braucot uz un no darba. Kurš teica, ka ziema nav lielisks gada laiks?